Čau, Madara! Sveika, Aneta! Es gribu tev šodien uzdot pāris jautājumus par simiem. Tu biji viena no pirmajām, kura šo failu pakalpojumu no manis saņēma. Vai tu atceries tās pirmās sajūtas, lasot to informāciju, gan aprakstus par sevi, gan ieraugot tās darbības? Jā, fails, kad es viņu ieraudzīju, viņš bija pirmkārt ļoti apjomīgs. Kas man likās tāds, wow, ko tagad ar to vispār darīt. Bet tā kā es viņā sāku sīki un smalki skatīties tās darbības un to, kas atņem, kas tev iedod kaut ko, tad es sāku saprast to feature, ka tur ir kaut kas dziļāks. Tas nav tāds virspusējs kaut kas, tāds, kaut ko padarīšu. Tā pirmā sajūta bija ļoti apjomīga un tāda, pagaidi, ko lai vispār tagad dara, bet man ļoti patika tā pirmā sajūta tieši, kas bija. Un tieši tā apraksta daļa, vai tas palīdzēja kaut kādā mērā saprast to, kādēļ tās darbības vispār ir vajadzīgas un ko tas dod? Pirmkārt, tā apraksta daļa, kas ir ļoti plaša, tev jau vispār kā cilvēkam iedod to sajūtu, kad lai tu vispār saproti, kas ir SIM. Reāli, tev tagad ies pa ceļu un prasīs, tu zini, kas tas tāds ir. Liela daļa tev pateiks nē. Tāpēc, ja tu man tā jautā, vai tā daļa man deva daudz ko, jā, ļoti. Pirmkārt, es sapratu, ko es ar to visu varu darīt, ko man tas var iedot un kas notiek tajā brīdī, ja es to nedaru. Jo tur bija baigi forši aprakstīts arī tas, kas atņem enerģiju. Un kas pretī iedod, un kas man ir jādara, un ko man nevajadzētu darīt. Tā ka tas ļoti palīdzēja man. Un tas moments par tiem aprakstiem, kurus minēju, es centos tomēr paskaidrot, kas ir tava saule, māja, aspekti, viss šis te. Kā bija ar to informāciju iepazīties? Tu tur sevi atpazini plusos, mīnusos, labi var arī nestāstīt, bet vispār tā sajūta, jā, vai tu vari apstiprināt, ka astroloģija tomēr tiešām kaut ko spēja parādīt par cilvēku? Pašā sākumā man un lielai daļai cilvēku ir liela skepse par to visu, jo, teiksim, godīgi informācijas ir tik daudz, ka cilvēki jau vairs nezina, ko ņemt nopietni un ko neņemt. Bet izmaiņas jau sākās tajā brīdī, kad tu pieeji tam ar apzinātu nodomu, un ja es ieraudzīju to, ka šajā SIM failā, tātad saules iedegšanas mehānismi, man parādīja tiešām to, kur tad es esmu. Tas vērsis pēc horoskopa, piemēram, saulītē, ja? Vai arī, kur es negribēju saprast, kāpēc es esmu, varbūt citi mani ierauga un viņi domā, ka es esmu iedomīga, ja? Jo man likās, tā taču nav, bet izrādās, kad cilvēki man to ir teikuši, un patiesībā tā tas ir. Tavs ascendents uz jā. To norādīja. Jā. Tā, ka tas man atvēra acis varbūt pat tā, ka man bija lietas, ko man vajadzēja pieņemt, kuras es pat negribēju pieņemt. Tas bija tāds punkts, kas man aizķēra ļoti. Un kā ar tām pašām darbībām? Saraksts tur, viņš sanāk kādam plašāks, kādam mazāk plašs, citam tur ir pusotra lapa, citam tur varbūt pat 5 lapas, atkarībā no kartes. Kā tu izvēlējies, ko tu darīsi, ko tu varbūt atliksi uz vēlāku? Kas bija tās vispār, kāds bija sajūtas, skatoties sarakstu, jo tu pēc tā jau var secināt, kādā stāvoklī ir tava saule. Ja ieraugi sarakstu un ir tāds, man šitais vispār nepatīk, tad tavai saulītai arī daudz kas nepatīk. Un pie tā ir jāstrādā. Pirmkārt, saraksts tiešām ir garš, gan ar tām darbībām, kas atņēma enerģiju. Un patiesībā pirmais es sapratu, ka es ļoti daudz daru no tā, kas man atņem. Tātad pirmais jau tas bija saprast to, ka man vispirms varbūt vajag izslēgt kaut ko, kurus ņem nost to. Otrām kārtām, tā kā es ieraudzīju to plašo sarakstu ar to, kas tad dedzina to manu saulīti. Tur jau intuitīvi bija parādījušās lietas, ko jau es ikdienā biju iesākusi un darījusi un pielietojusi, bet es nebiju apzinājusies, ka tam ir tik liela nozīme. Un nebiju apzinājusies arī to faktu, kas notiek tajā brīdī, ka es to nedaru. Respektīvi, ja manā simā bija pastaigas ar suni, kad dod man enerģiju, es to biju jau darījusi, bet ne tā, lai es saprastu, ka tas mani uzlādē.
Un, ja es neizēju regulārā pastaigā vai neaizēju pie dabas, tad es jūtos daudz sliktāk. Bet tajā brīdī es to nesaistīju ar pastaigu vai tā, es par to tā neaizdomājos. Un tas apjomīgais fails iedeva man to struktūru, pēc kā tās darbības salikt. Tajā brīdī, kad tu saki, jā, tas saraksts ir garš, ļoti ilgu laiku, kad es saņēmu savu SIM failu, man viņš bija 5-6 lapas puses garš. Manā telefonā. Saraksts tieši ar darbībām. Pats fails droši bija jau 30, ja nemaldos. Jā, bet tieši tās darbības es sataisīju telefonā bilžu formātā un saliku sev uz ekrāniem. Ekrāniem, kad mainās viņš, un līdz ar to es savā ikdienā apzināti dienā vismaz 3 darbības veicu. Un, jāsaka godīgi, tas, kas man bija jau iegājies tā kā vieglākā ritmā, tas jau man bija palicis. Grūtāk bija saprast vai ieviest kaut ko jaunu un darīt to apzināti un mēģināt izkāpt no tās savas komforta zonas. Piemēram, es nezinu, man ir viens piemērs par tetovējumiem. Ja? Man nav tetovējumi un es īsti viņus negribu, bet zinu, ko es izdarīju. Man bija dienas, kad es uzliku līmējumu tetovējumu. Domāju, redz, cik forši! Piemēram, bet tā apziņa, ka tu kustini to savu enerģiju, jo it kā liekas muļķīgi, bet tajā pašā laikā man tas deva prieku, un tas bija tāds, wow, kāpēc tā nevar, ja? Vai arī, piemēram, bija situācija par to, kad es nezināju, ka vajag apzināt sāpes. Man tas aizķēra tik dziļi, tas nav visiem. Nē, tas nav visiem. Tik dziļi, ka es jau sen gribēju mēģināt kaut kādus tur prānamatus, tur stiepšanās. Man šausmīgi nepatīk stiepties. Ja? Man nepatīk, es neesmu baigi tam visam. Bet šajā failā uzzinot šos faktus, es nolēmu, ka es savā dzimšanas dienā sev uzdāvināšu prānamatu un es pie tā pieturēšos un es to darīšu. Un jāsaka godīgi, ir gandrīz gads pagājis. Tātad, pēc mēneša būs pagājis gads, kopš es savā ikdienas rutīnā izmantoju šo sāpju metodi. Es izmantoju katru rītu kāpjot ar plikām pēdiņām uz prānamata paklājiņa un izaicinu sevi. Un jāsaka godīgi, dienas, tā kā es to neizdaru, man ir grūtāks. Ir daudz lietas, ko es atkal no tā visu tur saprotu, kad ja es esmu nogurusi bijusi, ka man sāp vairāk, piemēram, vai ir dienas, kad es labāk jūtos un es varu nostāvēt 2 pat 3 minūtes un vienkārši pašai par to ir liels šoks. Tas ir ļoti interesanti pašam priekš sevis un vispār saprast, ka varbūt ir lietas, ko tu esi gribējis, bet neesmu bijis pārliecināts, ka tev tas vajag vai tev tas vispār ir derīgs. Tad Sims ir tas, kurš tev var parādīt to faktu, ka tev šeit jāiet ir iekšā. Tev vajag pamēģināt. Jā, man liekas, tas ir tāds visforšākais atbalsta mehānisms tev, kad tu vari apstiprināt to savu intuīciju, ko jūt. Un mēs, man liekas, mūsdienās vispār cilvēks tik ļoti ir noslēpējis tās savas sajūtas zem visu kaut kā. Un tad, kad tev ir priekšā saraksts, bet man šito vajag, un tu jau dziļi iekšā zini, ka ir bijusi interese, bet, protams, priekšā ir kaut kādas bailes vai to vajag un šaubas, bet tad tu ieraugi, kāpēc tev to vajag, tad ir cita motivācija to darīt. Bez tā, kāpēc man to vajag, varbūt arī neuzdrīkstētos. Jā, jo tomēr tur jau ieskatās bišķiņ dziļāk tajā visā. Bišķiņ pastāst tomēr to, kā tu esi dzīvis, kāds tu esi, kas tev to enerģiju noņem, kur tu sev pats dari pāri. Tu ikdienā varbūt saproti, jā, šitas nav ok, kā es sev daru, bet ja tev tur ir pateikts, tu netaupītu uz sevis, ja? Tu visu dienu, visu savu ikdienu, tur tikai citiem nopirkšu, tur meitiņai, tur vīram nopirkšu kaut ko, un atkal sevi atstāja pēdējā vietā, tu patiesībā sev katru dienu pa bišķītni apzodz. Un tagad tu saproti, ne visiem, protams, tā ir. Tāds punkts vienkārši kā tāds. Un tagad tu ieraugi, tad tu aizdomājies par tām lietām, par kurām tu ikdienā neiedomājies. Un kā tu teici, tik daudz informācijas ir apkārt, kad mēs vienkārši viņā apjūkam. Un reizēm ir tā, ka cilvēki skrien no vienas pie otras
darīšu tā, viņai viss sanāk, saskatīšos tur, viņa tur katru rītu iet augstās peldas. Bļāviens, varbūt tev vispār tas nedara. Ok, tu vari pamēģināt. Bet tas ir tāda laimes spēle, bet Sims atkal tev iedod uzreiz to skaidrību. Tev nav jāmaldās pa visurieni. Tev jau ir skaidrs tas tāda karte, kur tu ies uz to darbību. Nav jau jāsaka, ka tev izdosies uzreiz viss, vai tev patiks uzreiz. Man arī tur ir, saku, piemēram, par to pašu tetovējumu. Es nezinu, šobrīd es varu teikt, ka es negribu, un es nezinu, vai dzīvē es to gribēšu. Bet tāda spēlīte, kur tu vari redzēt pareizos virzienus, lai neietu kaut kur apkārt. Sims jau vispār ir par tādu, par to. Galvenā doma ir tajā enerģijā, ko caur to darbību tev iznest. Un tas nav tieši par konkrēto teikumu, tāpēc es vienmēr arī paskaidroju klāt, ka tas ir ļoti svarīgi to visu skatīties plašāk. Un, piemēram, tas pats tetovējums, tas nāk no Plutona enerģijas, un tā ir transformēšana kaut kāda. Un atkal caur sāpju, tātad tikpat labi tu transformē sevi sportojot, kāpjot uz pranamatu. Tetovējums ir kā viens piemērs, bet tam sarakstam īstenībā var pieiet ļoti radoši, un tur visu laiku ir ko darīt. Un tāpat kā sports mājās, piemēram. Pateicoties Simam, es ieviesu to pranamatu, tad man automātiski aizgāja staipīšanās no rīta rutīnā. Tas man bija vienkārši tā kā must have. Un tad automātiski aizgāja treniņa mājās, regulāras fiziskās aktivitātes. Un tu vienkārši kaut kā tā, es nezinu, tu varētu teikt, kā sniega bumba tās, jo tā, kad tu dari to lietu, tur jau nāk tā enerģija, ja tu atkal tur neatdod citām lietām. Ja? Tāpēc ir arī atņemošās darbības, ko ļoti smuki, starp citu, tu man biji aprakstījusi. Tāpēc, un arī tur, kur, piemēram, par to pašu mēnesi, kā atslābināties, jo tas arī ir jāmāk. Jo tas viss ir kopā ļoti apjomīgs sevis iepazīšanas veids. Es to teiktu tā. Ļoti labs ceļa pavadonis reāli ikdienā. Nevis tikai tagad es uzzinu informāciju, tas ir tāda lieta, ko es varu darīt. Man ir daudz dažādu, un tie tieši man domāti. Un es varu nedarīt šodien, man nav jādara visi 20. Es varu nedarīt visus tos 20, vai cik tur man pat ir vairāk, ja tās enerģiju dodošās darbības. Es vienkārši apzināti katru dienu varu izvēlēties tās, kas tajā dienā, vai es varu viņas vieglāk integrēt. Pieņemsim, tur pastaigu, vai man taču katru dienu nav laika visu dienu tur nodarboties ar vienu sportu, vienu to vai vienu. Tāpat kā ēst gatavošana, tās visas darbības, tā jēga jau rodas tajā, ka tu to zini un tu to dari apzināti. Un tā ir ļoti liela vērtība, ko tu iegūsti tajā simā. Jo ikdienā jau mēs darām. Tikai jautājums, ko mēs zinām un ko mēs apzināmies, un vai mēs saprotam paši, ko mēs sev iedodam no tā visa. Jo, kā es teicu, viegli paskatīties uz citiem. Viņam viss sanāk, viņš tur dara visādas citādas foršas lietiņas, un es arī tagad visu to darīšu, bet man varbūt tas vispār nestrādā. Tāpēc ja man prasītu, vai tas ir tā vērts, es noteikti teiktu, jā. Tas ir tāds, es viņu izmantoju katru dienu, regulāri, visu laiku, kad man piemirstās, vai arī, ja es gribu ieviest kaut kādu jaunu darbību, es šķiru atpakaļ viņu. Tās, kuras jau es zinu, tām jau es ļoti, ļoti apzināti pieeju. Es tagad eju uz to, es gatavošu tagad siltu ēdienu savai ģimenei, bet es jau to daru apzināti. Un es zinu, ka man no tā būs prieks, man būs enerģija, un es zinu, ka es nedrīkstu uz sevis taupīt, ka man jāuzklāj sev smugs galds. Vēl viena lieta. Iedomājies, nekad nebiju sapratusi, kāpēc man tik ļoti nepatīk, ja kāds paņem manu pildspalvu vai manu tējas krūzi. Es to nevarēju ciest. Tad, kad es to ieraudzīju, ka man tas ir uzrakstīts, man bija tā kā, es nezinu, ir tāds teiciens, kā ar bombu pa galvu, ja? Kad it kā tik elementāra lieta, bet man ir tādas emocijas tagad. Es tiešām esmu diezgan skarbi privatizējusi tās savas lietas, kas ir. Tas ir mans spilvens, mans plediņš, mana krūzīte. Un pie tā es pieturos. Un līdz ar to tā ir arī tāda robežu nospraukšana patiesībā. Tā kā jā, es domāju, šis ir
ļoti vērtīgs ieguldījums sevī. Vēršiem visiem ir oficiālā atļauja privatizēt kādu savu lietu un ar to nedalīties. Un, tagad pavisam ātri tādus pāris īsos jautājumus. Vai Sims tev ir palīdzējis paplašināt savu komforta zonu un izdarīt kaut ko tādu, kas varbūt iepriekš nebija tavā ikdienā, bet tagad tas tev ir tāds, kur bija pretestība to darīt, bet tu tomēr saņēmies tikai tāpēc, ka tu redzēji to tajā sarakstā? Tas bija pirmkārt, tas pranamats. Jo saņemties pirmās reizes un ar tām plikām pēdiņām uzkāpt, nebija baigi patīkami. Es lecu nost jau pēc pirmām sekundēm. Šobrīd es brīvi varu nostāvēt. Bet bez tā vai bija vēl kaut kas tāds? Kad tu jūti, ka tas tev atvēra iespēju kaut ko vairāk darīt. Tā kā nevis tikai to vienmuļo ikdienu, visu tādā rutīnā, bet tomēr mēģināt un kaut ko eksperimentēt. Zini kā, es vēl esmu ceļā caur to visu. Tas nav tāds pabeigts process. Ja man jāsaka, es no visām tām darbībām neesmu izpildījusi visas. Tas ir materiāls visai dzīvei. Tur jau ir tas āķis, tur jau ir tas lielākais patiesībā iegums, ka tas ir visai dzīvei. Tas nav tev uz mēnesi vai gada griezumā kaut kāda prognozīta, ko tev kāds pasaka. Tas ir materiāls, kuru tu izmanto. Līdz ar to es vēl nezinu, uz kurieni. Tas ceļš ir ejams visu laiku, un es nezinu, kurā brīdī būs tā lieta, kuras tev varēšu pateikt, zini, te bija baigi smagi man. Bet es savos ietvaros, es varu teikt, ka to, ko dara, tas strādā. To, ko tu nedari un dari apzināti sev pāri, tas tev super atņem visu. Un atkal pretēji, bet par to, kad vai kaut kur es pārkāpju pāri, es domāju, ka jebkura jauna lieta, ko mēs sākam, mēs kāpjam pāri sev. Un tas ir pirmkārt izkāpt komfortā ārā, jo ir ērti sēdēt dīvānā, nevis paņemt un, piemēram, vakar lija lietas un iziet ārā. Ja. Tādas visādas darbības, bet es domāju, ka tas ir vienkārši ceļš, kurš ir jāiet apzināti visu laiku. Un darot to visu laiku, ar vien jaunas lietas man atklāsies gan par sevi, gan par to, kas notiek manā dzīvē. Jo es pamanīju arī to, ka ja es pielietoju savus saules iedegšanas mehānismus, arī apkārtējā vide mainās. Apkārtējie cilvēki, iespējas, es piesaistu. Varbūt kaut ko citu. Pēc teorijas tā jābūt. Pēc teorijas. Es teoriju vajag nepārzinu, tāpēc es varu stāstīt pēc sajūtām. Tā kā, klausieties pēc teorijas, tā esot. Tā kā es domāju, tas ir vēl pēc gada. Tu man vēl varēsi pajautāt pietiekami plašus jautājumus, un es tev varēšu izstāstīt vēl vairāk. Tā kā es domāju, sāksim ar to, ka tas ir jāizmanto. Tur ir ko darīt. Tas nav sliņķiem. Tas ir grūti ikdienā. Grūti ikdienā to darīt. Zini, sākumā jā. Godīgi, jā. Protams, izkāpt no neapzinātā un sākt apzināti par sevi rūpēties un darīt. Tā. Bet vai tas ir tā vērts? Noteikti, pavisam noteikti, jo tas iedod to dzīves draivu, man liekas. Tas ir tas, es jūtos šodien, un man reiz sanāca tā, un es izdarīju šitā, un aizēju mājās, un tu aizēji, bļāvien, cik ir tāds nogurums, ja? Bet ir tāda sajūta, kad bija tik forša diena, tāda, ja? Un, man liekas, jebkurš jau grib tieši to, tieši tās sajūtas, jo cilvēks jau ir sajūta. Jo īstenībā jau tā enerģija, par ko es runāju, Simā, tas nav par fizisko enerģiju, par to, ka tu nenogursi, bet tā ir tā dzīvības enerģija, tas prieks, dzīves prieks, tā vēlme kustēties un darīt, tas ir tas, kas mostās. Nevis tas, ka tev vispār vairs gulēt nevajadzēs. Jā, starp citu, tieši es pēc taviem simiem sāku savu hobiju. Atmodās radošums. Jā, man radošums ir bijis vienmēr, man viņš ir ļoti tuvs un vienmēr ir paticis un visādi citādi, bet tā, ka es dabūju simus un mēs vēl viņus izrunājām un tā, un tu teici, tu man liekas arī vienu tādu foršu teikumu, turies pie tā, jo tas tev ir simā. Un es tā bācu. Jā,
un rītīgu tādu kaifu, un es piegāju tiešām ar tām emocijām un ar tādu. Un šobrīd es to daru prieka pēc, un man tas dod tādu, tādu foršu sajūtu. Tas man nav tāds, vai tas ir tīri hobijs, kas dod to enerģiju. Un pirms tam jau es neiedomājos, ka tas man ir varbūt tik ļoti vajadzīgs hobijs. Vienkārši tagad es to zinu un apzināti vairāk laika viņam iedod. Tā ka tas arī var uzzināt arī par to, ko tu jau dari, bet iedot varbūt pareizā vietā iedot to laiku, jo laiks arī mums ir tik, cik ir. Un tu iedod vienkārši tajā pareizā kastītē ieliec to enerģiju, lai tu dabūtu apakaļ. Tā, es tā to redzu. Jā, jo īstenībā te ļoti svarīgi ir tomēr tā apzinātība klāt, jo tāds sevi apzinājies cilvēks, viņš tajā sarakstā varbūt neieraudzīs reizēm kaut kādus baigi pārsteidzošās lietas. Jā, šito es darīju, kad biju tīnis, šito es darīju tad, šito es visu laiku gribēju darīt. Tā kā nav nekas tāds ekstrēms priekš viņa. Bet, ja tas viss netiek darīts apzināti, bet tādā autopilotā, tur nesajūt to. Un Sims tādā ziņā māca bišķiņu apstāties ikdienā, būt šeit un tagad un baudīt mirkli. Jā. Es to ļoti izjūtu. Es pat to apzināti piekopju. Tad, kad es daru to Sima darbību, es sev galvā pasaku teikumu, es dodu sev enerģiju. Es to daru apzināti un es esmu šeit un tagad. Lai mans fokus neaiziet tur miljonus citās domās. Gluži tāpatās kā pastaigas ar suni. Sākumā man prāts vienkārši nenormāli joņo. Nenormāli. Un tad es vienkārši tā vienā brīdī sev nofokusēju. Es daru to apzināti. Es eju, man tas dod enerģiju un es iegūstu no tā. Un es esmu šeit, tagad un viss. Un vienkārši. Un tad tu dabū to, ko tu patiesībā no tā viss arī gribi. Bet, jā, autopilots te nebūs tas. Tad arī rezultāts, es domāju, baigi nekādu neizjutīs. Labi, paldies tev liels, ka tu padalījies. Mēs gana plaši šo izrunājām. Sanāca garāk, varbūt nekā bijām domājuši, bet es domāju, kad ja man būtu jāsaka, es tiešām ieteiktu. Sim darbības ir tās, kuras tev var parādīt virzienu, kur varbūt ir jāizkāpj ārā no komforta zonas, un to, kur tu sev atņem un kur tu sev vari iedot kaut ko. Tā, tas ir tas foršākais tajā visā. Un tas ir nebeidzams, bez limita. Un tas ir tāds baigais ieguvums. Tā kā pēc gada es vēl varu atnākt tev pastāstīt, kas būs mainījies, ja uzaicināsi. Tālūk. Paldies tev liels. Paldies.